Ar velosipēdu pārvietoties kā satiksmes dalībniekam vai turistam arī pie mums kļūst aizvien populārāk un par laimi arī drošāk. Jauns 8 km veloceliņu tīkls ar Eiropas naudas atbalstu šobrīd top arī Dobelē. Dobelē ir ļoti daudz cilvēki, kuri patiešām mīl šo sporta veidu. Tā papildus pievienotā vērtība, ko mēs gūstam, ir satiksmes vai kustības drošība. Vairākas ielas, kurām tāda īsta trotuāra nemaz nebija, ar veloceliņu izbūvi iegūst kvalitatīvu ietvi un apgaismojumu. Projekta 3. kārtā tiks uzstādīti vairāki regulējami luksofori, iekārtotas atpūtas vietas un autostāvvieta, bet jau tagad braucēji un gājēji var izmantot 2 skaisti atjaunotus tiltus pār Bērzes upi. Tā kā tas projekts būs pabeigts, es domāju, Dobele būs ieguvēja numur 1. Jāpiebilst, ka visu 20 000 kvadrātmetru veloceliņu bruģa izgatavojas vietējais uzņēmums Sijā Brikers Latvijā. Dobeles veloceliņš rulē un rulēs, jā.